Esiet sveicināti! Šajā ar sportu uz stūra raidījumā varbūt mazāk būs pašas sportošanas un aktīvas nodarbes, kā vairāk sarunas, jo vēlos parunāt par dažām sacensībām, kas varbūt nav tās, kā teikt, masveidīgākās Latvijā, lai gan arī cilvēki skrien, brauca velosipēdiem, bet dara to daudz varbūt ilgstošāk, savādāk un interesantāk. Tā kā jā, skatāmies šo ar sportu uz stūra un uzzinām, kādas tad vēl sacensības. Un patiesībā tepat netālu no Rīgas ir pieejams, un, ja tā godīgi, tad var mēģināt katrs piedalīties. Tā kā jā, skatāmies, un tad jau varbūt kāds ir izdomās pavadīt sportiski šo vasaru. Kā jau solīju, tad šajā ar sportu uz stūra raidījumā parunāsim par sacensībām, par dažādām sacensībām, kuras varbūt nav tās masveidīgākās un parastam cilvēkam varbūt saprotamākā un pieņemamākā. Viena no tādām ir tepat Rīgā, netālu no Rīgas, faktiski Doles salā. Man liekas, ka no Katlakalna var atpeldēt, ja līdz šejienē mierīgi ar laivu vai ar vesti kaut kādu šitiem rociņām var uzlikt. Ir tādas sacensības kā Doles vasara šogad jau otro gadu, ja, cik es saprotu. Un divi džeki, kas, droši vien vieni no diviem, kas organizē Rihards un Mārtiņš, kas ir atbildīgi par to, lai tādas sacensības būtu. Jā, čau, čeļ! Tad pirmais droši vien loģiskais jautājums, kas tās ir par sacensībām, kā viņas notiek? Jā, sapratu, ka otro gadu jau notiek, bet kas un kā? Mārtiņ? Radās jau tā doma tāda, ka pilnīgi tas jau tā kā pašsaprotam, ka pašam gribās pakustēties, bet paši savā starpā mēs kustamies apnīk tā kā. Piesaistam kaimiņu, to kaimiņu, tur. Tā mēģinam dolu un tad jau lēnā garā pāraug tādā formātā, ko mēs varam, tā teikt, nav kauns citiem piedāvāt un līdz ar to piesaistīt visus, kas dīgdienas, kas sportists, kas lai visiem ir interesanti, maksimāli to aptvērt to loku, un tad tā viņas tā otro gadu jau sāk veidoties par tādu tā kā pasākumu. Jā, arī ģimenēm, jauniešiem un ir tā kā tas vecuma spektrs pakis nav ierobežots šīm sacensībām, ir jāstāsta pašiem, ko kurš var, bet mēs tā kā ne nolikumā, ne arī citādi neierobežojam to. Kas tās ir? Kāda veida tās ir sacensības? Tā ir, es nezinu, peldēšana, zāles pļaušana, kurš ātrāk klūdziņu pīšana vai kaut kādu garšīgāko bulciņu cepšana? Nē, tas tāds, kā pasaka, tāds aktīvās atpūtas miks. Tas ir viss, kas cilvēkam patīk. Viņam patīk skriet, cilvēkam patīk vilkties pa mežu, staigāt, klausīties putniņus, patīk braukt ar riteni, braukt ar airēt laiviņu, peldēt. Kaut ko varbūt vēl gribās uzkāpt, kaut kur pārlekt. Kad šķērsli joslas, parisināt uzdevumus, orientēšanās elementi, nevarbūt tieši klasiskajā izpratnē, bet atvasināti un pamatā tā, jā. Katru reizi viņas ir citādas un katru reizi tās disciplīnas ir savādākas un uzdevumi ir savādāki. Tā kā, lai nav tā, ka pagājuši gadu bija tas pats, kas šogad, mēs mēģinām izdomāt vienmēr kaut ko jaunu. Jā. Tad dalībniekam viņam nav jābūt tur tādu baigi, es nezinu, fiziski nenormāli spēcīgam, ja tā, kad viņš domā, es taču nevarēšu izdarīt to visu, vai varbūt viņš domā, es orientēties tāpat nemāku, ko es tur līdīšu, vai varbūt nav tik traki tas viss. Jā, viņš var būt fiziski šausmīgi spēcīgs un foršs, bet viņš nemāk izreikināt elementārus kaut kādus prātu uzdevumus, un tad viņš var kačāties tālāk. Viss forši. Viņš var izskaidīt, par daudz līkums. Jā, draga, tāpēc jau mēs sēžam īstenībā un mēģinam stundām, domājam, kā lai izdarīt tā, lai nonivelētu visus tos kultūristus ar augstākā līmeņa orientieristiem un arī ģimenēm, tā kā Rihards teica, lai arī cīkiem ar var. Tas. Jā, sacensības principā nevar vinēt ar brutālu spēku, tur vajadzīgi jābūt visam apvienotam. Veiksmei, intuīcijai, prātam, atjautībai, pieredzei, vēl dažādām lietām, kas noder vienkārši dzīvē un dabā ejot. Un tīri tā, ka tu esi labs skrejējs, ar to viens sacensības vinēt nevar. Varbūt nesenāks, ja vēl. Šitās maz ticam. Ne šīs. Nebūs tā, ka tagad, tu jau teici, tur kaimiņi visi iesaistīti, tur ģimenes, ka tagad, ka vietējiem būs baigais pluss, saprot, ka šeit jau visi zinās. Par to ir vēl viens stāsts. Sacensības ir uzbūvēts tā, ka nav svarīgi, vai tu esi vietējais vai Kanādas inuīts, noteikumi vienādi, un arī teiksim, arī tās iespējas ir vienādas. Uz startlīnijas viss stāv vienā pozīcijā un tās iespējas ir pilnīgi vienādas. Nav svarīgi, ka tu pazīsti šo mežu kā savu kabatu, tas neko nedod.
Nebūs tā, ka viņš paņem karti. Man viss skaidrs. Diemžēl nē, mēs tā sacensības, tāpēc mēs ilgi domājam, plānojam, kā izdarīt tā, lai nostādītu vienādās pozīcijās pieredzējušus un mazāk pieredzējušus. Cerēsim, ka tas kanāds Inuits, viņš arī uz tā piedestāla tiks, nebūs tā, ka tikai Dolis salas iedzīvotājs. Viņš varēs aizairēt droši vien. Ja viņš vienīgais mīnus, viss nolikums ir latviešu valodā. Tad, ja ir kāds tulks, kas viņam var spēj pārtulkot, tad jā. Gan jau, ka būs. Komandas, cik jābūt, teiksim, nav jau tā, ka tas ir individuāls mačs, vai tas tomēr komandas, vai cik ir cilvēki, obligāti varbūt jābūt... Par komandām, jā. Komandā ir mazliet atpaliekam no klasiskā formāta, kas ir četri cilvēki komandā, plus, no kuriem vismaz viena ir sieviete. Jā. Mums ir 3, no kuriem viena ir sieviete. Tad nav svarīgi cilvēks, Moldāvs vai sieviete, visi 3 var nākt kopā. Jā. Droši. Skaidrs. Un tagad, kad varbūt kāds sēž izdomā, ka tikai es startēšu, ja man sieva ir spēcīga un sievai Bračka arī ir gatavs startēt, kur viņiem meklēt vai kā, nezinu, kur viņi var atrast kaut kādu dalību, kur pieteikties vismaz? Visvienkāršākais mums atrast tagad ir Facebookā. Mums pašiem mājaslapas nav, bet mēs aktīvi darbojamies Facebookā. Mūsdienās mājaslapas nevajag vairāk. Jā, tur ir visi informācija, tur var saņemt pieteikumu veidlapas, tur ir anketas, tur ir nolikums un vēl visādi cita informācija. Beigās var arī zvanīt mums, ja nu kas. Un pats tas starts, kurā vietā paredzēts, teiksim, tad, kad cilvēki jau brauc? Apmēram kilometru no šīs vietas. Tur, jā. Jā, tieši tā. Apmēram kilometru no šīs vietas. Tā ir principā Daugavas muzeja. Tā teritorija, pieguļošā teritorija. Pieguļošajā teritorija, netālu, varētu teikt tā. Starta vieta ir ļoti netālu no Daugavas muzeja, bet ne Daugavas muzeja teritorijā. Tātad, principā, gan jau, kad sacensību dienā tā jau brauks un atradīs. Viennozīmīgi. Tas ir saistīti. Tur ir krodziņš, kas, principā, mums stipri palīdz. Un tāpat tās atrakcijas un pļāva arī ļoti līdzīgi tā kā šeit. Cik ir aptuveni, teiksim, ja pieteikušies jau varbūt cik ir plānoti tie dalībnieki? Uz šo brīdi ir ap 10 komandām. Mēs šogad esam ieviesuši limitu. 15 plus 15, tas ir 15 meistaru klasē, 15 tautas klasē. Uz šo brīdi, ir vēl kaut kāds 20 vietas brīvas komandām, tā kā lūdzu. Bet tagad ir pats sākums praktiski. Jā, es noteikti zinu, ka vēl, noteikti zinu vēl komandas, kas steigsies. Vēl ir mēnesis laika faktiski. Jā, tā kā tas... Diemžēl mēs šogad ieviesām to pieteikšanās laiku līdz 4. jūlijam, lai mēs spējam nodrukāt vajadzīgā daudzumā kartes, žetonus, kontrolu kartes un visas citas lietas, lai mēs arī varam maršrutu chronometrāžu pareizi veikt, lai nav tā, kad komandas, teiksim, pēc starta kraujās viena otrai virsū un kaut kādu disciplīnu nespēja iziet tikai tāpēc, ka cita komanda traucē. Tieši tā, un arī, teiksim, mums ir pašiem vieglāk organizēt. Ja mēs zinām, ka ir 80 dalībnieki, tad no tā izejot ir, teiksim, kaut kādas balviņas jau skaidri, mēs varam izštukot tā pati, tos pašus, ko mēs ēdināšanu, vai esam izreitināt tur iedzert, tad bišķi padzerties. Jā. Dzirdināšanas punktā. Un tehniskā palīdzība mums arī aplāno, jo mums ir arī maršrutāji, teiksim, komanda izstājās, jā. Viņai ir iespēja saņemt tehnisko palīdzību, medicīnisko palīdzību, viens zvans mums un mediķis un tehnika klāt. Tieši to vieglāk, visu to saorganizēt īstenībā, tikai no tā viedokļa. Laicīgi pieskotos, beigās jau pašiem dalībniekiem būs patīkamāk. Jā, būs augstākā līmenī, nebūs kaut kāds bardaks un haoss. Dolis salas iedzīvotāji, viņiem nav tagad jāšausminās 18. jūlijas, tad čau, ceļi slēgti, pilni meži ar cilvēkiem, pa mājām visādi staigā. Tajā datumos ir pozitīvs, viņi te nebūs. Nē. Viss, kas saistīts ir ar privātām lietām, visu mēs skaņojam. Tas, kas attiec uz privātiem, kas uz valsti, tad mēs skaņojam ar valsti. Tas ir dabas aizsardzības pārvalde un Salaspils novada domi. Principā viss būs kārtībā. Tādā ziņā tur no pagājušā gada pieredzes izejot nebija nekāda problēma. Ir glābējs, certificēts uz ūdens, ir mediķis. Ir tehniskā palīdzība ar busu, kas var savākt visu komandu ar visiem velosipēdiem. Ir ievēroti visi dabas liegumi, kas te ūpja koks, tur uplakstiņu lauks un kas tur vēl. Un citādas lietas, jā. Labi, tagad, tad uz beigām, kas dalībniekam jāņem vērā? Kas viņam, kam jāgatavojas? Kas vajadzīgs tur velosipēds, slēpes, es nezinu, kliņšu kāpšanas, minimālais ekipējums, jā. Minimālais ekipējums ir tāds, katram velosipēds, velosipēda ķivere. Pārējais, protams, apģērbs pēc pašu vēlēšanās. Kompas.
Kompass noteikti vajadzētu atkārtot kompasu zināšanas. Šogad pārbaudīsim 1. klases līmeni ar kompasu. Jā, iespējams vēl odometrs. Bet to mēs paziņosim katrai komandai individuāli, vajag vai nevajag. Mēs līdz galam vēl neesam salikuši to. Vēl es gribu piezīmēt noteikti, kad, piemēram, komandai vēlēšanās ir liela, bet nav pie velospēda. Arī droši zvana un sarunāsim. Ir dolē cilvēki, kas nodarbojas ar velonomu, tur par labi velospēdu, ļoti labi kalnu velospēdu par tādām plieklaigu naudiņu, jā, tiešām tā nav problēma. Tad faktiski, ja kāds saka, ka man tur tas, man tur šītas, muļķīgas atrunas, ja blā, tieši tā kā viss kārtībā, viss skaidrs. Labi, 18. jūlijas, ja, kas jāatcerās pareizi? Jā. 18. jūlijas, Doles sala. Ja kāds vēl nav pieteicies, tad Facebookā Doles vasara var meklēt un atrast, un tad tur var pieteikties mierīgi, droši vien, ka visu var saprast. Prātīgs cilvēks. Un pieteikšanās līdz 4. jūlijam. Līdz Amerikas neatkarības svētkiem. Jā. līdz tiem pašiem. Ar ko jārēķinās, cik gara aptuveni distance varētu būt? Meistariem mēs šogad plānojam 25 km, tautas klasē kaut kādas 15, varbūt plus mīnus. Tas tā ar kopā riteņbraukšanu? Tas ir viss kāju posms, velo posms, laivas un vēl daži elementi, kas tur būs. Es teikšu, ka ir tāds, ņemams gabals, ja neesi akurāt beigais meistars, tad droši var uz to mazo distanci pieteikties. Nē, mums pagājuši gadu arī bija tur visādi A-klases orientieris un kas, visi bija tā, visi bija apmēram. Viņi gan bērniem nāca, bet visi baigi tādi pozitīvi noskaņot. Viņi droši, kad nestāstīja, ko viņi par to reāli domā, bet visi laimīgi un svaidīgi. Visi bija laimīgi, smaidīgi un neviens neapmierināts nepalika. Skaidrs. Labi, es domāju, ka mēs ar raidījumu ar sportu uz to arī noteikti šitien būsim. Mēģināsim varbūt piedalīties pat, ja man tā Kristīna piekritīs uz šito te visu, ja? Es ceru, jā, kāpēc nē. Pasies, kas pa meistaras var būt. Meistaru klasē interesanti. Protams, tur ir vairāk lietas notiekās. Tautas klase ir vairāk tiešām domāt bērniem 7, 8, 10. Jā, maz. Mums ir arī komanda pieteikusies 3, 10-gadīgie, teiksim. Viņi var tā? Nav jau vecākam līdzi? Jā. Šoreiz var. Šoreiz var tiks galā. Jā, tas ir pa dienu, un, ja nevar, tad viņiem ir telefons. Katrs māk atvēries telefonu. Nē, no vecākiem mēs esam, protams, kad viņi nav droši vien pa kluso, tur izbēguši. Nē, tur tās ar vecākiem saskaņots, protams, bet viņi piedalīties var. Piedalīties viņi var, jā. Skaidrs. Labi, tiekamies 18. jūlijā, Doles salā, Doles vasarā. Jau 2. tad droši vien nākamgad jau vairs nav variantu, tad atkal jātais. Un garās lielās, jau uz ķekalu skrienam. Jā. Tiekamies. Lūk, pēc Doles vasaras akurāt ir iespēja, ja vēl esat dzīvi un pie samaņas, ir iespēja atbraukt patās atkal netālu no Rīgas, jo 25. un 26. jūlijā, kāpēc 2 dienas, to jūs līdz sapratīsiet, notiek tāda lieta kā 24 stundu velo sacensība. Jā, 24 stundas jābrauc ar riteni, un nevis vienkārši uz kaut kāda šitā velo trenažiera, bet pa mežu, pa takām un arī pa nakti. Kas tās sacensībām izrādās, ka jau tradīcijām bagātas, jau ilgi notiek visas šitās lietas. Sanita un Normunds, brālis un māsa, jā, ticiet vai ne, organizē šīs sacensības. Jā, var redzēt, ka brālis un māsa. Pagaid, kurš pēc kura frizūra taisa? Normunds pēc tevis vai? Normunds tevi kopē, jā? Jā. Pastāstiet, 24 stundu velo sacensības, cik jau sen notiek un kāpēc izdomājat, ka tādas jātaisa? Jā. 24 stundu sacensības notiek no 2003. gada. To es izlasīju internetā. Es vēl nemaz nezināju, man vēl riteņi nebija tajā gadā. Bet 2003. gadā viņas notika Smiltenē. Un Smiltenē tad aizsākās tautā sauktā Lemāna. Un tad dažus gadus viņa notika Smiltenē, kamēr viņa pārvācās uz Ogres Ziliem kalniem. Un tur ļoti interesants sākums, kā mēs vispār sākām organizēt 24 stundu sacensības. Mēs paši braucām 2009. gadā četrniekā. Organizējām četrnieku, nobraucām 24 stundas. Un ar 24 stundām ir tā, mēs visus aicinām piedalīties, bet mēs brīdinām, tas rada atkarību.
Es teikšu, ka Airis vienreiz braucu un neradīja atkarību galīgi. Mums tas radīja tādu atkarību, ka Normunds, man liekas, ir braucis kopš 2009. katru gadu, laikam pagājušu gadu izlaidi. Ja vien nav jāorganizē tagad. Nu jā, un tā kā es saņēmos un tiku līdz tam, ka es ar tak varētu braukt, tas bija 2011. gadā, tad orgi bija aizlaidušies, bija sākusies krīze, viņi bija aizlaidušies uz kaut tālais zilajās. Un tad mēs Pārsvarā paši... pār jūrai, tepat uz vienu salu droši vien bija To mēs īsti tā kā nezinām, par to vēsturi klusē. Un tad mēs paši sākām organizēt. Knapi visus pierunāja, nu davai taisam. Šo bija pēdējā brīdī vispār. Nu jā, pēdējā brīdī, jo man jūnijā mēs firmu atvērām, uz ko taisīt sacensības. Un palika 2 mēneši, un tad mēs uztaisījām sacensības. Un visi bija ļoti, ļoti pārsteigti par to, cik kvalitatīvi mēs ar to visu tikām galā. Un jau 2012. tā kā nākamajā gadā mums bija rekordliels dalībnieku skaits. Cik tas bija? 6? 100 pāri. Oho. Latvijā ir 100 trako. Nesen sazvanījos ar lietuviešiem. Nu kā trako? Slimo droši vien, nu jā. Trakie. Nu slimie, nē, trakie. Jo es nesen sazvanījos ar lietuviešiem. Viņi arī organizē 24 stundu sacensības. Viņiem ar kā reiz ir 100 trakie, kas piedalās 24 stundu sacensībās. Baltijas mači, tur būs 200 trakie vienā Pa vietā. lielam mums bija tāda ideja, kā reiz organizēt Baltijas kausu. Ja viss izdosies nākamā gadā, kad mēs varētu uztaisīt kausu, mēs braucam pie viņiem, viņi brauc pie mums, un tad mēs tā kopīgi tā kā... Vai tas vispār ir reāli vienā gadā nobraukt? Zini, kā parasti saka maratonus, nu īstie sportisti maratonus skrien tur 4 vai 5 reizes gadā, ja tur 10 cīņas ar tur nevar tur pārāk daudz tur izpildīt, nu nedrīkst, ja teikt, nu vai nav ieteicams, principā, lai augstāk 24 stundas var braukt 2 reizes gadā. Jā, ir viens lietuvietis, viņš to vien dara, kā viņš braukā par 24 stundām. Mums bija kurā gadā viena meitene no Ukrainas, tas ir viņa tā kā specializējas tieši 24 stundās, viņa tur katru mēnesi pa vairākām reizēm pat brauc. Viņa salika visus. Arī džekus? Man jau liekas, ka džeki beigās jau tur brauca, lai tā kā nobrauktu vairāk. Jā, bija tā. Bet tā meitene, tas kautrīga meitenīte, gariem, blondiem matiem, un kad uzkāpa uz riteņa, tad viņi visiem arī parādīja. Es, man liekas, toreiz arī biju atbraucis tām sacensībām paskatīties, un es pēc tam palasīju viņas blogu, un viņa jutās ārkārtīgi vainīga, ka viņai izkrita šitā pudeles zemē. Jo viņa bija pārsteigta, kā mūsējie brauc un nemet tos želejas maisiņus tur zemē. Nu, tās jā, mūsējie ļoti zolīdi. Jā. Kā notiek tās sacensības? Man, teiksim, es teicu, mums te netālu parasti Ogres rajonā kaut kur mežos notiek 24 stundu velogons. Kā 24? Nevar būt, ka 24 stundas jābrauc riteni. Kā notiek tās sacensības? Tas ir kā starts, tad tur jābrauc obligāti bez apstājas tās 24 stundas, vai tu tur var stāties ārā, es nezinu, tur aizsūt uz vienu galu, tu brauc apakaļ vai pa apļiem. Kā tas viss tā reāli notiek? Reāli brauc pa apļiem. Ir solo klase, kur brauc cēlā vientulībā. Brauc, principā parasti aplis ir ap 10-11 km, orientējoši, un viņi neattiecīgi tas, kurš nobrauc lielāku apļu skaitu. Ja ir nobraukti, 2 gabali nobrauc vienādu apļu skaitu, viņi ne tas, kurš pirmais finišē. Kurš ātrāk izdarīs? Kurš ātrāk, tā kā ātrāk. Pa vidu tur ir doma tāda, ka tur ir braukt maiņas zonā, atpūsties, uzēst kaut ko, kādu sporta želeju, banānu. Tad ir pāru klases. Pāru klasēs ir atkal sievieši, vīrieši un miksi. Ja solo ir tikai sievietes un vīrieši, tā pāriem ir sievietes, vīrieši un miksi. Un tā viņi var braukt, kā viņi izdomā. Kaut vai viens nobrauc visu. Otrs tur guļ un masāja kājas otram. Piemiedz ar acis. Mīļais brauc ātrāk. Apmēram tā, jā. Es jau piekusi brauc ātrāk, lūdzu. Lai gan ir bijuši gadījumi, ka četrniekiem tā gadījies, ka, četrnieki savācās 4 domu biedri, kas tagad startēs, tad viens atkrīt, otrs atkrīt, trešais atkrīt, un tad tas naboks 4. velk visu komandu ārā. Cīnās līdz galam. Jo četrniekiem arī tas pats, kas pāriem ir solo, sievietes, vīrieši un miks arī, tā kā jauktie. Jauktiem nav, tur var būt viena sieviete, 3 sievietes, dažādās tas nebūtu slikti īstenībā, viens vīrietis, 3 sievietes komandā. Forši iedomājies, un tā 24 stundas kā harēmā. Vēl ir atvērtā klase tādiem, kas varbūt viņiem liekas, tā kā, ko mēs tā kā pirmo reizi pamēģināt, tā brīvāka atmosfēra, tad tur ir no 3 līdz 5 dalībnieki. Drīkst arī būt vairāk. Drīkst arī būt 5, pieņemsim. Vai arī, ja nevar nolasīt, kādreiz gadās mēs paši šausmīgi mocījāmies savulaik katrs 4, mēs bijām tikai 3. Tur obligāti tā kā 4. ir nepieciešams. Protams, ja spēki pietiek, var cīnīties tā kā 4-niekos 3. Neviens tā kā to neaizliedz. Bet tur atkal ļoti grūti, pieņemsim, jo tur miksiem ir jau pāris gadus tāda savstarpējā konkurence. Viņi gadu no gada startē, komandu sastāv pa lielam nemainās, un tur viņi ļoti cīnās.
Tur pagājušajā gadā aizgāja, kad viena komanda nodeva stafeti sekundē. Principā brauca visu distanci, brauca kopā. Apmēram, jā, Jā. astē. Un tur ir tāda nianse, kad brauc tā kā, teiksim, naktī var aiziet pagulēt. Pieņemsim, kaut kas notiekās, tu aiziet pagulēt, lai gan tad var nogulēt to pašu jautrību. Naktī vienmēr pati jautrība notiek. Loģiski, mēs vienu gadu disenu uztaisījām. Šogad būs? Pēc noskaņojuma. Tur jau tur ar to diseni šogad prātīgi droši vien, jo tā starta vieta netālu no kapiem ir. Tur varētu kāds apvainot. Naktī būtu vajag dīvaini, ja kāds apvainotu. Bet tur tā pati ideja, kad sacensības tiek ieskaitītas, ja ir finišēts aplis no 11 līdz 1. Teiksim, Dienā. Jā, dienā. Jā. No 11 līdz 1 bija, vai ne? No 11 Jā. līdz 1 jāfinišē, un tā kā starts tiek slēgts 12. Līdz 12 var aiziet tā kā pēdējā aplī, Jā. bet viņš ir līdz 1 jāfinišē. Ja nav izdarīts neviens finišs no 11 līdz 1, tad tā, kad tu neesi braucis. Tad tevis nav. Tad tevis nav. Tad gaužā vienkārši jūs gribat, teiksim, noslēpties no visiem, lai jūs nav vairāk, jūs pieskaties sacensībām, braucat visu distanci, nefinišējat tajā laikā, un jūs nav. Viss. Bet ne? Apmēram tā. Viss ideāli. Šogad mums ir vēl baigais bonus. Impro ceļojumi Jā. mums piedāvā ļoti jauku laimestu. Ceļojumu uz Madeiru 2 personām. Ja piedalās solo vai pāru klasē, tur, teiksim tā, ja piedalās pāru klasē, tad atsevišķi katrs tas komandas biedrs atsevišķi piedalās tajā laimestu izlozē. Vīriešiem jānobrauc 190 km un sievietēm 140 km. Visi, kas veiks to distanci, solo vai pāri, katrs tā kā individuāli, sacensību beigās piedalīsies izlozē. Vai cik jauki. Kur galvenā balva novembrī, tur jāpastās mājaslapā Velo24LV, ir tā kā sīkāk aprakstīts, un var vinēt ceļojumu uz Madeiru. Neslikti klausies, tikai kas jāizdara? 24 stundu laikā 190 km jānobrauc. Kas tas ir? Daudz, taču maz. Ja varētu paši braukt, Vai ne, un uz Madeiru, vai ne? piedalīties. Impro ceļojumi droši vien tāpēc, ka Vilnis Kulinovičs ir jau 24 stundu velo sacensības leģenda, varētu pat Jā. teikt. Vilnis šogad arī brauks? To mēs redzēsim. Viņš katru gadu tā ļoti mīklaini izsakās, būs, nebūs. Un tad Viņš saka, nebūs. Un tad, protams, Pēkšņi viņš parādās. pēkšņi viņš ir uz starta reģistrācijas. Viņš varbūt vienkārši bija intrigu, lai tie, kas redz, ka Vilnis ir pieteicies, es nebraukšu, ja tad nav ko, un tad viņš Vilnis pēdējā brīdī un klāt. bija pat vienu gadu, man liekas, viņi pat slēpa savus vārdus. Bija kaut Nē, kas tāds. slēpa velomens slēpa. Jā, mums vietējais slēpa. personāžs velomens, kurš ir ļoti ilgi slēpa savu vārdu, lai neviens nezinātu, ka viņš piedalās 24 stundās. Ak tā, rekāja. Tur ir tāds intrigām bagāts pasākums. Nu jā, labi, tie, kas tagad skatās, labi, ir solo klase, kur jā, tur droši vien jābūt ir jau tādam rūdītam velosportistam, lai Pat nē. Nē, pat ne? Nē. zinot manu braukšanu tālajā 2009. gadā, godīgi sakot, labāk būtu braukt uz solo. Man bija vieglāk, teiksim, tie, kas tur uz baigo ātrumu iziet, un tie atkal vairāk brauc četrniekus. Tas ir ļoti individuāli. Jo neviens jau neliedz aiziet naktī pagulēt. Nu jā, tur tai ziņā solo vieglāk, tad tu vari aiziet tiešām pagulēt, un tev neviens nepārmetīs, ka tu esi komandu iegāzis. Nē, es iegāzis, un tādā ziņā. Tā to paliek slikti, vai kaut kas to notiek, tu tur vienu apli izlaid, un visu komandu uz teviem kreisi skatās, kā tur šitā te un tie mūs tikko aizgāja pa priekšu. Skaties, kā komandas pavārs jau trina nazilēt, jau kaut kādu skādi nodarīt. Apmēram, jā. Labi, tie, kas tagad izdomā, ka var mēģināt, ir gana daudz trako domu biedru, jaunu draugu, kas it kā varētu tā kā, uzstartēt kopā ar tai četrniekā, vai kur viņiem meklēt, kur pieteikties par kādiem datumiem. Mēs jau teicām, 25. 26. jūlijas jārēķinās. Būs karsta diena? Cerēsim. Kur viņi var iet, meklēt, kur pieteikties? Ir internetā mājaslapā www.velo24LV. Speciāli šitam pasākumam. Jā, un tur gan ir apvienotā mājaslapa par mūsu to otru velokrosu, kas ir Grūzijas sacī. Aha. Tā ir tā kā Grūzijas sacī, vēl piemetināšu, ir tā kā XCO olimpiskā tā disciplīna. Augstas grūtības pakāpes velokross. Iezinu, cik nopietni. Jā, mums tagad tuvākais posms būs Reizeknē 21. jūnijā. 21. jūnijā. Tas jau šajā nedēļas nogalē. Latgales, Jāņa Latgalē. Jāņa Latgalē, jā. Vismaz skaisti, jā, jūs pieskaties. Aizbraucat normāli, nostartēt velogonkā, ja, kā saka, augstas grūtības pakāpes pie tam vēl. Pēc tam var atpūst. Ja, un tad jau pa Latgalīti, līdz trešdienai. Mierīgi. Tur jau bija tā doma, tāpēc mēs arī Reizekni likām tā kā vairāk uz Leigo pusi, lai var tā kā svini Jāņas Lai var Latgalē. leigot, ja. Lai var izlīgoties pēc latviešu dziļākajām tradīcijām. Ne jau Rīgā uz krastmalas, bet vismaz tā pie dabas krūts un uz pilnas sirdi. Un mums tur, teiksim, ja parasti ir akmeņu dārzi, tad šogad kā tu viņu nosauc? Mēs uztaisījām tagad brīvdienās. Baļķu dārs. Mums ir baļķu dārs, kas jāpārvar.
Reizeknas tajā velokrosā. Jā. Pagaid, labi, Reizekne, tie, kas negribēs varbūt tik tālu braukt, velokross jau vēl kaut kad būs. Jā, būs Ogrē, augusta beigās. 30. augusts. Un Tieši uz pilsētsvētkiem, ja man šeit sanāk. Es pat īstenībā Varbūt arī nē, es arī nezinu, kad ir Ogrē pilsētsvētki. Es varu sajaukt. Parasti augusta beigas bija kā pilsētsvētki. Un tad ir Priekuļos. 20. septembris, vai nebija? Kaut kas uz septembra beigām, bet tajā XCO vai Velo 24 LV mājaslapā tur augšējā tajā izvēlnītē ir sarakstītas visas sacensības, visi datumi. Tur ir nolikuma informācija, mūsu kontakti, ja gadījumā kādam ir kaut kas neskaidrs, var zvanīt, rakstīt, interesēties, visu izstāstīsim. Ideāli. Jums patīk mocīt cilvēks, ja es saprotu? Nē, tās taču nav mocības. Kādas mocības? Tas ir patīkami. Tieši tā. Labi, ja arī jūs vēlaties tiešām pārbaudīt sev, jāsaka, ir 24 stundu droši vien tā velo sacensība tāds kārtīgs pārbaudījums, varbūt gan fiziski, gan arī morāli, laikam, kad jāsaka, ka tas naktī savos 2-3 droši vien saņemties un kāpt uz tā riteņa un braukt atkal kārtējā aplī, nav viegli. Tad arī sāks tā īstā sacensība parasti naktī tieši. Ap 5 no kā Vilnis savulaik, man liekas, tas bija Vilnis, kas teica, ka īstās sacensības sāksies ap 5 no rīta. Un tā arī bija, jo, ja sākumā, teiksim, arī vienu gadu atceros, Vilnis piedalījās, viņš tādā vienmērīgā tempā visas sacensības brauc. Teiksim, bija no Igauniem atbraucis pārstāvis. Viņš baigā koksā ņēma, brauca baigā ātri un vienkārši nakts vidū viņš nolūza. Un tad tie rezultāti var redzēt, kā viņi mainās. Teiksim, tie, kas bija pirmie sākumā, jau tā, ka noslīd uz beigām, un tā, ka tie, kas no beigām, tie sāk pacelties. Jo tur ir jāizrēķina spēki ilgtermiņā. Vilnis tīrus pieredzīts šito visu, viņam jau, kā teikt, rūdīts. Viņš rūdīts 24 stundu vilks jau ir. Jā. Jā, un droši vien tie, kas nebrauc, var tāpatās braukt paskatīties. Normāls tusiņš, kā teikt, vai ne? Un normāls baļuks pa nakti mežā var pastaigāt pa nakti mežā un pārbalstīt, teiksim, sportistus mierīgi. Jā, droši, cevišķi paņem kaut kādus katlus vai kaut kādus rībumos instrumentus, aiziet, teiksim, trasa būs marķēta, tā kā, tur atrast visu varēs, aiziet, uzmundrināt, pabļaustīties, šausmīgi palīdz. Uzdziedāt, jā, vienu gadu mēs, Normunds drīzāk es labāk nedziedu, Normunds vienu gadu ir dziedājis. Ar tavu balsu droši vien tāpat kā manējo labāk sēdēt toltē un kliegt aizņemts, jā, visu, ko drīkst. Tā kā tā, jā, var arī aiziet ar meiteni, papardziedu, kā meklēt pēc jāņem vēl mēnesi, bet naktī un trasē. Tā kā jā, pavisam drīz 25. 26. jūlijas 24 stundu velo sacensība. Latvijā vēl kaut kur notiek tāda? Nē. Vienīgā Latvijā 24 stundu velo sacensība. Ticiet man, ir cilvēki mums, kas brauc 24 stundas velospēdu praktiski bez apstājas. Man šķiet, ka tie distances laiki parasti bija kādas 22-23 stundas tiem līderiem, kas pavada laika distancē. Iespaidīgs pasākums, ir ko redzēt, atbraukt vienkārši paskatīties vai arī piedalīties. Kāpēc ne? Piedalīties var, savācieties ar draugiem un uzstartējiet, to visu var izdarīt. Es ar vienu gadu mēģināju, grūti bija. Man bija grūti, jo man bija traka komanda, kas bez apstājas gribēja braukt uz seku. Un tad es nobraucu pēc pirmā apļa paguru. Tā kā tā. Un Gruzijas sacīja ārkārtīgi interesants tāds velokross, kas nav tāda tipiska braukšana savus 50-60 km vienkārši pa grunts ceļu vai pa mežu kaut kādu nelielu, bet tāda grūta apļu veida arī sacensība, kur arī jāsaka, ka brauc stiprinieki baigie un piedalās, un tur var pamēroties spēkiem ar tādiem spēcīgiem večiem. Tā kā jā, velo24.lv un xco.lv, tur var iet un meklēt, atrast visu informāciju. Uzstartējiet, ir forši, vai ne? Sanita un Normunds ir tie abi divi, brālis un māsa un brālis, kas ar to vien nodarbojās, kā ļauj cilvēkiem sevi pārbaudīt mežā ar velospēdu starp kājām. Jā. Un šis ir raidījums ar Sportu uz Tu.